grupa ir uzņēmums, kas ir dibināts Latvijā 1993. gadā, un to nodibināja tajā laikā 4 Rīgas Tehniskās universitātes studenti. Un kopumā tiek nodarbināti vairāk nekā 700 darbinieki, un mūsu pamata biznesa ir datortehnikas un elektropreču vairumtirdzniecība. 2009. gadā, mainoties tirgus apstākļiem, bija nepieciešams diezgan strauji un precīzi pilnveidot biznesa procesus. Un tā uzņēmuma direktoram, tālaik uzņēmuma direktoram Jānim Casno radās ideja veidot decentralizētu projektu vadības grupu, struktūru, kurā darbojās darbinieki no dažādiem departamentiem un iesaistās projektu izstrādē un biznesa procesu pilnveidē paralēli saviem tiešajiem darba pienākumiem. Sākotnēji šis Power User klubs bija kā diskusija klubs, kur šie talantīgie darbinieki kopā ar uzņēmuma direktoru pulcējās un apsprieda dažādas biznesa procesus, iepazinās ar biznesa sistēmām, to darbību, funkcionalitāti un apgūt tādus pamatus. Un uz tā bāzes arī tad radās idejas dažādiem projektiem. Laikam ejot un augot šo cilvēku kompetencei un pieredzēju, šis diskusija klubs pārauga par tādu reāli darbojošos projektu vadības klubu, grupu, struktūru, kura gadu laikā realizē ļoti nozīmīgus projektus. Piemēram, pagājušajā gadā tika realizēti 14 nozīmīgi projekti, kur daļa šo projektu ir strateģiski nozīmīgi projektu uzņēmumam, kur darbojās jau vairāk kā 15 cilvēku un arī cilvēki ārpus Latvijas mūsu tirdzniecības birojos. Ir izveidota atsevišķa struktūra, bet tas vairs nav uzņēmuma direktors, kas vada šo klubu, ir biznesa attīstības departaments, kurš tad seko līdzi tam, kādi projekti tiks realizēti, kādas idejas tiek, kādā kvalitātē viņas tiek saņemtas no šiem power useriem. Tāpat arī viņš strādā pie tā, lai šie power useri tiktu apmācīti, lai tas, ko viņi dara efektīvāk, labāk, jo sākotnēji viņi atnāca tādi, kādi viņi bija. Tad ar gadiem, tas ir attīstījies tāds 4-5 gadu laikā, viņi ir kļuvuši profesionālāk, un mēs joprojām turpinām domāt par to, kā palīdzēt un pilnveidot viņu prasmes un kompetences. Šie power useri tur prezentē šīs savas idejas un projektus sagatavas. Tad viņas kopā tiek šajā IT komitejā izskatītas, un tad uzņēmuma vadība kopā ar izstrādi un šiem power useriem plāno laiku, resursu, izskata vajadzību, aktualitāti. Tad līdz ar to ir radusies vēl papildus process, kā koordinēt to, ko šie power useri rada, un lai noteikti, kas ir svarīgi, kas nav, kas ir prioritāri un tādā veidā. Tas, kā mēs redzam, ka šis Power User klubs priekš mums strādā ļoti labi un ir bijis nozīmīgs attīstības virzītājs. Mēs saskatām, ka arī turpmāk viņš tāds būs, jo, ja sākotnēji Power User kluba biedri bija tikai Latvijas centrālā biroja darbinieki, tad pamazām parādās arī šādi Power Useri darbinieki arī ārpus Latvijas citos tirdzniecības birojos. Arī darbinieki zina, ka viņi ir tie, kas zina vislabāk, kā notiek process, vai arī, ja ir kaut kādas neskaidrības, grūtības, tad viņi ir tie cilvēki, kas sniedz šo atbalstu funkciju. Ne tikai ģenerē, bet arī atbalsta pārējos. Un, tas mums veiksmīgi strādā, un es domāju, vēl kādu laiku tā būs.